Labdien! Šajā IT lietotāju atbalsta centra video pamācībā aplūkosim, kā iestatīt jūsu e-pasta parametrus Microsoft Outlook pārlūk programmā. Lai sāktu darbu, atveram Outlook e-pasta pārlūk programmu. Programmas rīkjoslā dodamies uz sadaļu Tools. Izvēlamies opciju Account Settings. Šeit redzami visi jūsu nokonfigurētie konti. Lai izveidotu jaunu kontu, izvēlamies New. Gadījumā, ja jums jau ir konts un nepieciešams tikai izlabot tā parametrus, izvēlamies opciju Change. Šī opcija automātiski aizvedīs uz jauna konta veidošanas 4. soli. Šajā gadījumā izveidosim jaunu kontu. Izvēlamies e-pasta servisa tipu. Šajā gadījumā Microsoft Exchange. Spiežam Next. Nākamajā solī izvēlamies manuāli veikt servera parametru iestatīšanu un spiežam Next. Aizpildam nepieciešamo informāciju. Logā Your Name ierakstiet savu vārdu un uzvārdu. Logā e-mail adresi ierakstiet pilnu e-pasta adresi pēc principa vārds.uzvārds@rtu.lv. Pie Account Type izvēlieties POP3. Incoming mail server ir ienākošā pasta servera adrese, kas ir pop.rtu.lv. Outgoing mail server ir izējošā pasta servera adrese, kas ir jāieraksta smtp.rtu.lv. Logā username norādiet savu Ortus lietotāju vārdu. Logā password norādiet savu Ortus paroli. Lai ikreiz, kad ieiesiet savā Outlook nebūtu jāieraksta parole, ielieciet ķeksīti Remember Password, tas ir atcerēties paroli. Kad visi logi būs aizpildīti, aktivizēsies poga More Settings, uz kuras arī uzspiediet. Sadaļā General nekas mainīts netiek. Pārējām uz sadaļu Outgoing Server. Ielieciet ķeksīti pie My Outgoing Server Requires Authentication. Pārējām uz sadaļu Advanced. Ienākošā servera porta numurs ir 995. Ielieciet ķeksīti pie This server requires an encrypted connection SSL. Tas paredzēts šifrētai datu pārraidei. Izējošā servera porta numuru ierakstiet 465. Šifrētai izējošo datu pārraidei pie Use the following type of encrypted connection izvēlamies SSL. Sadaļā Delivery, ja ieliksiet ķeksīti pie Leave a copy of messages on the server, tad vēstules varēsiet aplūkot arī portāla Ortus e-pastā. Ja ķeksīša nebūs, izlasītās vēstules ar Outlook vairs nevarēs atrast Ortus e-pastā. Outlook vēstule izzudīs pavisam tikai tad, kad tā tiks izdzēsta no Deleted Items. Spiežam OK. Tagad esam uzstādījuši kontu. Ja nepieciešams informāciju mainīt, šajā logā izvēlamies vajadzīgo kontu un spiežam Change. Ja vēlaties, lai jūsu e-pasta vēstulēm automātiski tiktu pievienots paraksts, ir iespējams iestatīt automātiskos paraksta profilus. Lai to izdarītu, dodamies uz jaunas vēstules veidošanu. Rīkjoslā izvēlamies Signature pogu. Mums atveras parakstu profilu konfigurēšana. Šeit varam izveidot vairākus parakstus, dažādiem dzīves gadījumiem. Jaunu parakstu iespējams izveidot, spiežot uz pogas New. Ja plānojat doties atvaļinājumā vai komandējumā, ieteicams izveidot automātisko e-pasta atbildes vēstuli, kas vēstuļu sūtītājs informē par to, ka vēstule ir saņemta, taču līdz konkrētam datumam var netikt atbildēta. Automātisko atbildi varat iestatīt Ortus sadaļā e-pasts. Paldies, ka skatījāties! Ja rodas papildus jautājumi, tad sūtiet e-pastu uz RTU IT lietotāju atbalsta centru it@rtu.lv vai zvaniet pa tālruni 67 08 99 99.